Es gaidu, ka būs silti vasaras vakari un brīvdienas bez lietus. Noteikti apmeklēt koncertus, festivālus, baudīt silto laiku un vienkārši ļaut būt mirklim, vienkārši sēžot un neko nedarot. Lai ir silta vasara un lai var vienkārši dzīvoties tajos foršajos vasaras vakaros, nezinu, pie jūras vai parkā uz soliņa un ēst saldējumu vienkārši būt. Jā, es gribu vienkārši apmeklēt labu āra koncertu. Man ir plānot vairāk koncertu, ļoti gaidu Viļņu, kur būs Viagra Boys un Berlīne Ars Parks. Iziet ārā pa gaismu noteikti un sportot vakaros, jā. Jūra, saulrieti. Ir aizbraukt uz laukiem un pabaudīt arī dabu siltajā laikā. Šogad es gribu aizbraukt, apskatīt Latviju. Es gribu aizbraukt uz Ventspili, Liepāju un Roju uz to pusi, uz Kurzemes pusi. Labi pavadīt laiku. Vienalga kādos apstākļos. Must have, protams, ir telefons ar kameru, lai varētu visus brīnišķīgos vasaras mirkļus iemūžināt. Mūzikas tumbiņi. Nezinu, vai no iericēm, bet vajag noteikti saules aizsargu krēmu. Pulkstenis, daudz staigāt un vākt daudz soļus. Termometrs. Garmins piefiksēs visus manus soļus, kuri ziemas laikā tiek vienkārši nosēdēti. Labi, man nav māja, bet es domāju, ka Maskava ierīce vasarā ir robots zāles pļāvējs noteikti. Mans pulkstenis, kurš skaita soļus, kamēr es spēlēju volejbolu. iPhones un telefons ar ļoti labu kameru. Datoru jaunietim nopirkt svaigu. Nē, noteikti vasarā neskatāmies televizoru. Tas ir skats jūrā, kad tu vēro kaut kuru, mēģini saskatīt horizontu. Saulriets noteikti ir must watch. Midsummer šausmeni. Man vasara vairāk ir grāmatu pludmalē. Bridžitas Džonsas visas pēc kārtas un Love Actually, tā kā viss balansam. Vasarā lietainajos vakaros vai dienās atsākt vēlreiz noskatīties no sākuma Lost. Tas ir visticamāk Baywatch. Tas ir pludmales patruļi. Tas ir tas noteikti, kas būtu jānoskatās vasarām. Noteikti Lost of Us.